Un tā, mēs esam atpakaļ no reklāmas pauzes, un man blakus ir vēl viens sportists, un es vēl nezinu, ko viņš dara, bet viņš tūlīt mums noteikti pastāstīs, kā viņš sauc un ko viņš dara. Tā, mani sauc Edgars Mūrnieks, esmu no Siguldas, braucu driftā. Nākošais gadu ir iecer braukt pro driftā. Būvējam, ceru, ka vecāko mašīnu Baltijā. Tik nopietni. Jā. Un ceru, ka viss izdosies un šobrīd māc bažas par to, vai plānotā jauda būs pietiekama tam, ko puiši būvē pa klusiņām citās garāžās. Grūti pateikt, jā. Un pastāsti, kā tev gāja pagājušajā sezonā? Baigi labi. Pirmā sezona, debijas sezona. Pirmo gongu pieteica ar pirmo kvalifikācijas laiku, un tad tas vispār tur baigi jumti norāva nost, un tad nākošajās gongās iedeva tādu baigo spriedzi par to, kad iesākties darbs jāpadara godam, un kopvērtējumā 10. rezultāts visas sezonas garumā. Es esmu ļoti apmierināts. Un vēl viens jautājums par šo te pasākumu, ko mēs esam uzorganizējuši un te uzaicināti. Kā tev patīk šī te iestāde un kā mēs te esam uztaisījuši nedaudz īsos vārdos? Jā, paldies par uzaicinājumu. Labi cilvēki, labi publika, labs pasākums. Brauksi vēl? Būs uzaicinājums, braukšu vēl. Būs noteikti. Paldies, un es tev no 3B Motorsport tīma arī novēlam visu to labāko, lai izdodas. Un tā jau nākamā sezona tiekamies trasē. Turam buru. Davai. Un tā nākamais sportists. Es domāju, ka jebkurš dobelnieks zina šo te sportistu. Un tā, tagad viņš... Mamma skatās, mamma. Jā, un tagad viņš mums pastāstīs, kā viņu sauc. Un ar ko viņš izpelnījis Dobeles iedzīvotāju atziņu, tā teikt, fanošanu. Kas tu esi? Vienā vārdā Eikmans. Eikmans, Raivis. Raivis Eikmans. Dobele. Redz, kas sauc, bet vienkārši Eikmans. Eikmans, Ranējs. Brauc viņš mums motokrosā, vai ne? Jā. Un... Ne tikai. Ne tikai, kur tu vēl brauc? Visur, kur var izbraukt, tur es braucu. Ar mašīnu? Pa ielu. Ārprātīgi ātri. Ak tā, asinīs ātrums tevi, ja? Laikam. Raivīt, pastāstīt, kādi ir tavi panākumi? Panākumi nav lieli. Palielies. Ja atnākt pie maniem ciemos, tad jau es palielītos, bet te es tā nelielīšos, jā. Nāk ciemos. Tad mums jāiet visiem ir pie Raivīšu ciemos, lai viņš izstāstītu, kā... Vēl jautājums, Raivīt. Tavi plāni nākamajai sezonai, kur tu brauksi un ko tu darīsi? Iebraukšu ziemā V12 biežāk. Vasarā jūs dzirdēsiet par maniem vienkārši. Raivīt, tu superkausā brauc? Jā, braucu superkausā. Braukšu arī. Nebaidieties, nepazudīšu nekur. Raivīt, mēs tik ātri nepazaudēsim, Raivīt. Teiksim tā vēla puika, viņš ir tiešām gāž ļoti ātri un ļoti labi vēl pie tām. Vīru dienās es arī būšu nākošu, kad nebaidies, Aigar, jā? Labi, ka tu atgādināji. Raivīts, starp citu, mūsu pasākumā vīru dienās pārlec pār cik mašīnām ar moci? Es pat tik tālu nevaru saskaitīt, cik bija. 3, man liekas. 3, jā, varu saskaitīt, bet nākošu gadu būs bišķi vairāk. Nākamgad viņš sola mums vairāk, tā pieminēsim viņu vīru dienās, noteikti nākamgad augustā kaut kad. Jo, tā kā tu leicies, redzēji, ka tu varēji vairāk liekt. Varēt jau var, bet vai drīkst? Drīkst. Nākošu gadu drīkstēsim. Raivis ne tikai labi motokrosu brauc, bet viņš arī lielisks šaumens ir. Paskatieties viņu, kā viņš uzcirties šodien. Pilnīgi prieks. Raivis Eikmanis, Dobeles lepnums. Ja kādreiz būs... Es vēl atnākšu, Aigar. Jā, viņš vēl atnāks, tā kā viņš nekur tālu neies. Paldies, Raivim!